Ietve bez loģiska nobeiguma. Šāda situācija vēl pavisam nesen bija Salas ciemā, kur ielu remontdarbu laikā tika izbūvēta jauna ietve Zaļajā ielā. Tā vietā, lai gājēju celiņš vestu līdz ielu krustojumam, tas beidzās dažus metrus pirms tā, Zaļajā zonā. Tagad būvnieki iesākuši darbus, lai ietve loģiski savienotos ar ielu krustojumu. Uzņēmumā Sijā Ošukalns, kas veic darbus konkrētajā ielu pārbūves projektā, skaidro, ka sākotnēji ietve tikusi izbūvēta līdz vietai, kur bija paredzēts projekta pirmajā kārtā. Celiņa turpinājums bija plānots nākamajā projekta kārtā, bet tika rasts risinājums, lai vajadzīgos 20 metrus izbūvētu jau tagad. Naudiņu ietaupījās, tad nolēma, ka par to naudiņu var pagarināt ietvi, jo viņi sākotnēji nebija paredzēti. Tāpat par ietaupītajiem līdzekļiem tika noasfaltēti vēl aptuveni 100 metri Zaļās ielas brauktuves. Uzņēmumā informē, ka ietves turpinājums tiks nobruģēts tuvāko nedēļu laikā. Jēkabpils novada pašvaldībā skaidro, ka Salas ielu pārbūves projekts ir vairāku gadu projekts, kas sadalīts kārtās, jo trūkst finansējuma, lai visu īstenotu vienā gadā. Kārtās jau dalījām mēs paši novilkām vītru, kur mēs beidzam dažreiz plānāt novilkt. Daba aizēja tajā 10 metrus tur jānovelk. Vietvarā uzsver, ka projektos bieži vien tiek veiktas izmaiņas, tā esot normāla prakse. Jēkabpils novada Salas ciema ielu pārbūves projekta pirmajā kārtā būvdarbi jau ir gandrīz pabeigti. Ir atjaunots ceļa segums Ābeļu ielā, Zaļās ielas un Viesturu ielas posmā, izbūvēta jauna lietus kanalizācijas sistēma un ielu apgaismojums, tāpat dažos posmos sadzīves kanalizācijas sistēma un ūdensvads. Ir atlicis grantētās daļas nobrauktuvēm un nomalis jāieklāj un apzaļumošana, kā arī horizontāli apzīmējumi uz asfalta. Atlikušie darbi tiks pabeigti līdz oktobra beigām, prognozē būvnieks. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.